Pilna servisa autonoma pēdējos gados nemitīgi uzņem apgriezienus un kāpina apjomus. To autoziņām apstiprina arī pilna servisa nomas uzņēmuma Mobire Latvija reģionālais vadītājs Jānis Trēziņš. Noteikti jāsaka tā, ka Mobire ir gājis 24. gadā ļoti veiksmīgi, ar izaugsmes tempu, intensīvu, jāsaka, no katra mēneša uz mēnesi. Un mēs arī savu tirgus daļu redzam, ka esam audzējuši diezgan intensīvi, neskatoties uz autotirgu, kurš ir samazinājies. Kāda tipa automašīnu nomā bija vērojama visstraujākā izaugsme? Mēs sekojam līdzi arī tirgus tendencēm, un Mobirei ļoti spēcīgi sev pierādīja plug-in hybrids. Plug-ins, protams, ka tas nevar teikt, ka viņš bija vislielākais pieprasījums, bet viņam bija visstraujākā izaugsme. Un tas, ko mēs redzam, ka plug-in tehnoloģija ļoti intensīvi aizstāja parasto standarta iekšdedzes benzīna dzinēju. Līdz ar to plug-ins sastādīja, var teikt, 50% no iekšdedzes dzinēja tirzniecības. Vai tas nozīmētu, ka pilna servisa nomas klienti novēršas no dīzeļdzinējiem? Nebūtu nē. Vieglu automobīļu kategorijā dīzels ir bijis tāds stabils dzinēja tips, un tad jāsaka tā, ka benzīnu, kā es jau iepriekš minēju, parasto tā saucamo benzīna dzinēju aizstāja šī plug-in tehnoloģija. Ir tas pats benzīns, vēl joprojām Škodai populārs ir dīzelis. Un šobrīd jau no rudens atkal ir ļoti aktuāls plug-in hibrīds. Neatkarīgi no degvielas veida, pieprasītākais automašīnu tips Mobire Latvija ir crossovers. Tie klienti, kas bija pagājušo gadus iepriekš pamēģinājuši to mazo tipa crossoveru, ir redzama nianse, ka viņi tomēr tiecās atkal uz to lielāka tipa crossover, viņi pat nāk un prasa maiņu, tātad vēlmi. Un šī ir tā galvenā priekšrocība, ja jums ir nomas pakalpojums, te ir iespēja samainīt no mazāka uz lielāku. Cik lielu daļu Mobire Latvija klientu veido privātpersonas? Mums privātpersonu portfels ir dubultojies pret pagājušo gadu, atvainojos pret 2023. gadu. 24. gadā ir dubultojies, un tas, ko mēs redzam, ka šis gads ir sācies ļoti veiksmīgi, privātpersonu interese ir saglabājusies ļoti intensīva, ko tas nozīmē, ka noteikti šī interese arī noslēgsies ar reāliem darījumiem, tātad mēs atdosim arī automašīnas nomā privātpersonām tikpat intensīvi, un tas, kas redzams, vēl intensīvāk šajā gadā kā pagājušajā gadā. Ja zīmola prioritātes ir identiskas uzņēmuma izvēlei, tātad pārsvarā Škoda, Volkswagen vai Toyota markas automašīnas, tad piedziņas veidos ir atšķirības. Fiziskas personas jāsaka skaidri, ka fiziskām personām mazāk ir jautājums par dīzeļdzinējiem. Toties jau atkal ir pieauguša interese par lādējumiem hibrīdiem. Jaunāko plug-in tehnoloģiju, kur sniedzamība ir 100 km, jebkura fiziska persona vai aizbraukt uz darbu un no darba ar vienu uzlādi, tad, ko mēs veicam savā privātu mājā, pie mājas vai tā tālāk. Juridiskām personām izdevīgs arī uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodoklis, jeb tā saucamais UVTN. Zemāku CO2 izmešu dēļ lādējumiem hibrīdiem tas ir daudz mazāks nekā parastajām iekšdedzes automašīnām. Ja ir pamat uzlādes vieta, tad plugins ir izcils risinājums. Pilna servisa autonomu pašu uzturēta autoparka vietā izvēlas dažādu profilu uzņēmumi no apsardzes firmām līdz pat loģistikai. Šobrīd izstāsta, ka tā tendence noteikti palielināsies.